Kāpēc svin Ziemassvētkus un kas tie ir? Ziemassvētki ir ilgi gaidīts laiks. Vai tu zini, kas ir Ziemassvētku egle, Ziemassvētku zeķes, slavenais Santa Claus, Santa Claus neganto bērnu saraksts? Šodien tu uzzināsi, kas tas ir. Ziemassvētku egle ir vieta, kur Santa Claus liek dāvanas. Katram cilvēkam ir savas dāvaniņas Ziemassvētkos, un tās liekas tavās mājās zem egles. Bet uz dāvaniņām ir uzrakstīts kāda vārds, vai tavs, vai tavas mammas, vai tava tēta, vai tava brāļa un citu vārdi, lai zinātu, kam tā dāvaniņa bija. Ziemassvētku vecīšu negādājis bērnu saraksts ir tas, kurā raksta negantos bērnus. Viņš neraksta vienkārši nezinot. Viņš visu gadu vēro jūs, bērnus citus arī, vai viņi ir paklausīgi, vai nē. Ja bērni ir paklausīgi, tad tiem dāvina dāvanas. Ja nav paklausīgi, dāvina žagaru. Un tad jums uzdāvina uz meklīti žagaru, vecāki pasaka, lai novelc bikses, un tu dabū pa dibanu. Ziemassvētku zeķes ir lielas zeķes, kuras kaut kur piekrina. Tajās Santa Claus liek konfektītes, kuras Santa Claus liek zeķītes. Varbūt ne tikai konfektītes, bet kādu rotaļlietu mašīnīti. Bet uzrakstiet virsū savu vārdiņu, lai Ziemassvētku vecītis zina, kam tā zeķe piedar. Citādi viņš nezinās. Un, ja nezinās, tad nezinās, kam liktu, kurš labs un kurš. Slavenais Santa Claus, jeb Ziemassvētku vecītis, ir cilvēks, kurš katru gadu nes dāvanas konfektes. Dāvanas tas liek zem egles, bet konfektes zem Ziemassvētku ziķēs. Dāvanas zem egles, bet konfektes Ziemassvētku ziķēs. Nu, tāds šis Santa Claus ir, kurš liek visur tur, kur tas ir vajag. Ziemassvētku piparkūks, gan jau esi ēdis viņas un garšojas. Tu uztaisi pats savas piparkūkas vai nopēc veikalā. Un izrūtā viņas ir glazūrā, piemēram, pēc kaut kāda cilvēciņa vai pēc zvaigznes īsti vai pēc egles, lai izskatītos garšīgi, un Santa Claus pa nakti, tad, kad liek tev dāvanas, viņš apēd piparkūkas un izdzer pienu, un tad viņš dodas tālāk uz citām mājām. Tāds viņš ir. Tagad jautājumi. Pirmais jautājums. Kādas zeķes drīkst izmantot, lai tur Santa liktu dāvanas? Konfektītes. Otrais jautājums. Ja kāds ir bijis slikts šogad, vai tad Santa viņam kādu dāvanu dāvinās vai nedāvinās? Kādas ir atbildes? Tagad atbildes. Pirmā jautājuma atbildes. Vajadzīgas lielas zeķes ar tavu vārdu, Ziemassvētku, lai būtu īstā Ziemassvētku zeķe. Otrā jautājuma atbilde. Tu dabūsi dāvanu, bet dabūsi žagaru un būs sāpīgi. Bet nebaidies no Santa Clausa, viņš tev nesitīs. Vienkārši esi labs katru gadu, visiem palīdzi, dabū labas atzīmes, jeb sekmes, dabū visu laiku B vai A. Un tā kā, jā, visiem visu labu, priecīgu